Mazais iegurnis un tas koncepts kā tāds ir kopumā sarežģīta daudz kompleksu pasākumu programma, kuras sastāvā darbojas vairāki speciālisti. Mazā iegurņu veselības programmā viņa aptver praktiski visas vecuma grupas. Tās var būt jaunas sievietes, kurām parādās hemoroīdi pēc dzemdībām vai grūtniecības laikā. Tie var būt jauni vīrieši, kas nodarbojas aktīvi ar sportu, tālbraucēji, kuriem ir proktoloģiskas problēmas. Tas var būt gados vecāki cilvēki. Ļoti svarīgi ir tas, ka vēršoties uz konsultāciju pie proktologa, pacienti iespējams nāk ar kādu vienu savu problēmu vai sūdzību, bet beigās papildus izmeklējot, varam nonākt, ka diagnoze ir pavisam cita. Piemēram, pacientam ir sūdzība par hemoroidālo vēnu palielināšanos, kas jau ir kā sekas, taču sarunas laikā ar proktologu varam uzzināt, ka īstenībā pacientam ilgstoši ir aizcietējumi, un atrisinot šo sākotnējo problēmu, mēs atrisinām arī visas tālākās problēmas ar hemoroīdiem, sāpēm, asiņošanu. Konsultācijas laikā fizioterapeits ievāks nepieciešamo informāciju saistībā ar pacienta sūdzībām, izvērtēs darba un dzīvesveidu, kā arī veiks mazā iegurņu muskuļu novērtējumu palpatoru ar rokām vai izmantojot elektromiogrāfiju. Noteikti jāievēro veselīgi dzīvesveida pamatprincipi. Nav noteikts formulas, kad jālieto pastiprināti uzturā kaut kādu produktu. Galvenais ir jāgriežās laicīgi uz profilaktiskajām pārbaudēm. Šīs saslimšanas bieži vien mēs nejūtam un neredzam. Vēršoties pie proktologa laicīgi, respektīvi saslimšanas vai sūdzību pašā sākumā, mēs varam nodrošināt ārstēšanu ar konservatīvām metodēm, respektīvi tās var būt ziedes, tabletes, smērītes vai arī vienkārši fizioterapija. Kopumā absolūtā vairumā gadījumu, ja tiek veikta kaut kāda invazīva procedūra attiecībā uz hemoroīdiem, visiem šiem pacientiem tiek rekomendēts veikt apakšendoskopiju, lai izslēgtu kaut kādu nopietnāku problēmu, kas varēja izraisīt tos hemoroīdus. Lielākā daļa pacientu, kas apmeklē fizioterapiju un regulāri veic vingrojumus mājās, noteikti atzīmē labāku dzīves kvalitāti. Atlikta vizīte pie proktologa ilgtermiņā, tas vienmēr beidzās ar operāciju. Pilnīgi noteikti, ja ir sūdzības, tad ir jānāk pie ārsta speciālisti. Vienmēr sūdzības attīstās lēnām un pakāpēs. Es aicinātu neignorēt sevi, ieklausīties savā organismā, nebaidīties no ārsta. Ir mūsu mērķis palīdzēt.